Labdien, cienījamās mammas, daži tēti un bērni. Mums ir tas gods un prieks būt kopā ar jums šodien koncertā, kas ir veltīts māmiņām. Es zinu, ka katram no jums un katram no mums ir kāds stāsts, kas asociējas tikai ar jūsu vai mūsu māmiņām. Un mēs šodien esam šeit, lai dalītos ar saviem stāstiem. Tāpat es zinu, ka gan jums, gan mums ir kāds īpašs vārds vai mīļvārdiņš, kādā mēs un jūs saucam savas mammas, māmiņas. Tā kā mēs mūsu ģimenē esam 3 dēli, mēs mammu visbiežāk saucām tā. Mamma! Mūsu mamma, Gunta, vienmēr ir bijusi kopā ar mums, vienmēr būs atbalstījusi, lai kādas būtu mūsu idejas, lai ko mēs būtu izdarījuši, lai kādu dzīves ceļu mēs izvēlētos. Viņa ir ļoti gudra un sirsnīga mamma, un viņa ir devusi un turpina dot tādus padomus, kādus citur neatrast. Es zinu, ka šī ir māmiņa diena, bet bez tēta palīdzības viņai mums 3 būtu diezgan sarežģīti tikt galā. Tāpēc es esmu pateicīgs viņiem abiem, jo viņi ir parādījuši un pierādījuši to, cik ļoti vecāku kopīga audzināšana un kopīga lēmumi ir neizmērojama vērtība. Tāpat viņi ir iemācījuši to, ka ģimene tas ir pats svarīgākais.
Tāpēc es esmu bezgalīgi pateicīgs, ka man šīs vērtības ir iemācītas, un es tās varu nest tālāk, veidojot pats savu ģimeni, kā dārgāko, kas vien var būt. Mamma un tēti, es jūs ļoti mīlu. Circenītis aizkrāsnē, nāc puisīt mātei azote, ak, neprasi nav maizītes, skats, kad tur laukā zvaigznītes, skats, kad tur laukā zvaigznītes, skats, kad tur laukā zvaigznītes, būs citiem riekstiņš pīrāciņš, mums lūgtu logā mēnestiņš, tāds mīļš balts apaļš mēnestiņš, tik spoži citiem nespīd viņš, tik spoži citiem nespīd viņš, tik spoži citiem nespīd viņš. Beidz raudāt dēliņa ringstinu, es tev ko jauku stāstīšu, mēs vilci ratos iejūksim, uz mēnestiņu nobrauksim, uz mēnestiņu nobrauksim, uz mēnestiņu nobrauksim. Tur būs tev spožas spēlītes, būs romcim zelta pelītes, tev iedos ir ap šauklīti, un vēl ar zelta gailīti, un vēl ar zelta gailīti, un vēl ar zelta gailīti. Piesāni būs tev skopentiņš, un rokā sakars kā rociņš. Miec, puisīt, aizmiec azote, kāds ir cenītis aizkrāsnē, kāds ir cenītis aizkrāsnē, kāds ir cenītis aizkrāsnē. Mīļi sveicieni visām māmiņām, vecmāmiņām, skaistajā, sievišķīgajā dienā. Es atceros, kad biju pavisam maziņa, zīdainītis. Es atceros, kā es dzēru pienu no krūts vai mīļai mamņai. Es atceros to sajūtu, un man vēl acu priekšā ir viss tā glezna skaistā. Es esmu tā pieplukus pie tāda milzīga laimes kalna un paceļu acis uz augšu un redzu smaidošu seiņu ar brūniem matiņiem, kas uz mani mīlestībā noraugās. Tad es atkal pieplūku pie tā laimīgā kalna un man pārņem pilnīga tāda svētlaime, jo piens ir gan mūsu barība, gan arī kaut kas ļoti, ļoti garīgs un emocionāls. Tas ir, viņš, es domāju, savieno gan garīgo, gan materiālo pasauli, kurā mēs šeit atnākam ar pirmkārt ar pienu uz lūpām. Un vēl ir tā, ka, diemžēl, man māmiņa aizgāja citā saulešot. Viņa man lūdz, lai es nodziedu viņas piemiņai dziesmu. Aleksandra Čaka dzēja, Sigmāra Liepiņa mūzika.
Es grūtus aizmirsis un dievinams arī, viens klīstu nomalē, kur zemi pēc sāk. Pār mani sāks spīd un liecas lietus arī, un vēji pieceļas un sildi detināk. Es kājas atloku viņas grājos lieku, kur strāme putojot kā alus nevēl skrien. Ar skatu noglaist es katru sārto slieku, tas klusi izmojot no zemes pretīm lienu. Kad es sajūtu, es dziļi zemē augšu, kāpšu debesīs, kas maža, tīrs un smags. Tad es sajūtu, es dziļi zemē augšu, kāpšu debesīs, kas maža, tīrs un smags. Kāds balvos smaržojošs no visām mūsu sētām, tas pilēks saplūstot uz leju zālēs brum. Pulēnām leju es uz savām upurētām, lai sieti vēl dzina tālāk un sauc un rūc. Un tad es pasmaidu un ceļu rokas augšu, pār mani putni slīd un novirs mākots labs. Un tad es sajūtu, es dziļi zemē augšu, un kāpšu debesīs kā smarža, tīrs un smags. Tad es sajūtu, es dziļi zemē augšu, kāpšu debesīs kā smarža, tīrs un smags. Tad es sajūtu, es dziļi zemē augšu, kāpšu debesīs kā smarža, tīrs un smags. Vēl es nodziedāšu dziesmu, kuras atcerēju kādreiz senos laikos, kad es biju stāvoklī ar savu mīļo dēlu Matīs. Es jau 6. mēnesī nosapņoju naktī, ka man būs dēls, jo to laiku nevarēju konstatēt, kas būs tie vēl vecie laiki. Es nosapņoju, ka man būs dēls. Un 9. mēnesī es atcerēju dziesmu viņa dzimšanai. Un vēl es gribēju teikt tā, ka mana māmiņa bija teātra zinātniece un arī pasniedzēja Kultūras akadēmijā. Ļoti daudz pasākumu režisors viņa ir izaudzinājusi un ļoti daudzās vietās, kur es braucu kultūras namos, un vienmēr visi vadītāji teica, pasveiciniet māmiņu. Māmiņai bija tāda patāla mīlestība uz mākslu, uz teātru, uz mūziku, uz mākslu. Uz visu tādu parādošo, izrādošo mākslu, uz dramaturģiju, uz dzēju. Patāla. Viņa teica, teātris tā ir paralēlā īstenība. Un tagad es uzskatu, ka man arī jābūt tādai, kas var tā mazliet vēl nest tālāk to patālu un to dziļo, romantisko, to veclaicīgo, laimīgo mīlestību uz mākslu. Tādu, un to es mums visiem šodien novēlu. Dziesmu manam mīļajam dēlam. Un es esmu jau laimīga, vēl dubulti, jo šobrīd es kļuvu par vecmāmiņu, jo mans dēls uz tādu Svīmākoņrasu par kubušo rītu, zemes než. Svīmākoņrasu par kubušo rītu, zemes než.
gan tās, kuras ir klātesošas, gan visas māmiņas pasaulē. Kopš es pati esmu mamma, tas ir jau 3 gadus. Es saprotu, ka mātes loma ir kaut kas ārkārtīgi īpašs. Jā, gan grūtums, gan arī pavisam īpaša neaprakstām laime. Viss kopā tāda emocija gama, ko laikam neko citu nevar salīdzināt. Pati gan jau es esmu bez mammītes jau 15 gadus. Viņa aizgāja tad, kad es vēl biju maza. Ne, drīzāk jauna, ļoti jauna. Un tagad ar katru gadu es aizvien vairāk ieraugu, ka es esmu viņai ļoti līdzīga. Kaut agrāk bērnībā un pavisam agrā jaunībā man tā nelikās. Taču es to ieraugu pavisam nevilšus, dažādos sīkumos, roku kustībās, vai balsī, vai izteiksmes veidā. Un tajos brīžos es palieku ļoti priecīga, kad es to pamanu. Jo tādējādi es zinu, ka mamma man ir klāta. Viņa ir neatņemama sastāvdaļa no manis, un tas tā vienmēr būs. Un vēl ir kāda lieta, kas man ir pielipusi no viņas vai iedzimusi no viņas. Es ļoti mīlu svētkus. Taču es vēl mazliet nemāku tā svinēt svētkus, kā mācēja mamma. Jo, kad es augu, tas bija 90. gados, jūs arī noteikti lieliski vēl atceraties, kāds laiks tas bija. Materiālā ziņā ļoti daudz kā nebija. Un labas saimnieces visu sagādāja pašas un salika pagrabos. Un tad to arī vilka ārā, kad nāca ciemiņi un bija jāsvien svētki. Un uz galda bija tas, kas bija pašs sarūpēts. Un no šodienas skata punkta jau tas nekas sevišķis nebija. Taču ar marinātu sēņu salātiem man tiešām saistās svētki, līksme un tāda pacelātības sajūta. Un es domāju, ka es liela būšu tad, kad es mācēšu svinēt svētkus tā, kā to mācēja mamma. No nekā. Jo toreiz atnāca ciemiņi un bija galvenais nevis ēst, bet dalīties ar to, kas mums katram ir sasniegts vai iegādāts, bet vienkārši ar dziesmu kladēm un ģitāru. Un tie bija brīnišķīgi laiki. Un es gribētu, lai tā būtu atkal. Un šovakar es gribētu nodziedāt dziesmu, ar kuru man saistās ļoti īpašas bērnības atmiņas. Tā bija dziesma, kuru mana mamma ļoti mīlēja. Un pēc viņas vēlmes es šo dziesmu izpildīju kādā bērnu konkursā. Un tagad, skatoties atpakaļ, es saprotu, ka es neīsti labi sapratu šo dziesmu. Taču ir pagājuši daži gadi. Man liekas, ka es šo dziesmu dziedu ar pilnīgi citu sajūtu. Un varbūt tagad mēs ar mammu šo dziesmu izjūtam jau līdzīgi. Kājas tik vieglas, bet tomēr benas. It kā esi skāpījis, būtu uz mēnes, jābūt dzīvā. Un strauja kā iepēja, kādas krāsās. Sāk mirbēt, tur māte no akās, ūdenī tās, kur lai tu mās.
vēl es gribētu atzīmēt, ka, manuprāt, viss maija mēnesis ir ļoti īpašs. Ne tikai tāpēc, ka tie svētki māmiņām un ģimenēm, un 1. jūnijā jau tūlīt būs bērnu svētki, un 4. maijas ir valsts svētki, un mēs lēnām ejam uz Jāņiem. Man liekas, ka šis ir tāds īpašs dabas atmošanās svētku svinēšanas un tāds prieka pilns laiks. Un, man liekas, ka šajā laikā brīnišķīgi iedars kāda dziesma, kur es iepazinu pāris gadus atpakaļ, kad mums šķīrās Uldis Stabulnieks. Un man liekas, tā ir dziesma, kurā ir tāds savas zemes, līdzcilvēku un dzīves mīlestības kods. Tāpēc arī šo dziesmu dāvinību šodien svētkos. Paliec un neaizej. God.